kur mēs varam atrast Copilot un kas ir pieejams bez maksas. Kā es vienmēr smējos, tad šī te vide Copilot, Microsoft.com, tā ir paredzēta privātām vajadzībām. Es jums nodemonstrēšu tur tikai 2 piemērus, kuriem ir vērts pievērst uzmanību. Ja jūs esat viens no tiem vai viena no tām, kuri, pieņemsim, grib, lai mākslīgo intelektu izmanto vai pieņemsim jūsu bērni, vai to izmanto arī jūsu vecāki, pieņemsim, meklēt, kā cīnīties ar kailgliemežiem vai citai informācijai, tad šī noteikti ir tā vide, kur to var darīt. Un tur ir arī 2 foršas funkcijas, kuras varētu patiesībā ļoti lielā mērā līdzināties šai te aģentiskai darbībai. Lielu daļu no šodienas laika mēs pavadīsim tieši šeit, šajā te lietotāja jeb komandas līmenī, kas ir attiecīgi šīs te Copilot chat vide. Tur var veidot šos te zināšanu aģentus, tur var veidot daudzus un dažādus deklaratīvos aģentus ar zināšanu bāzi, bez zināšanu bāzes, bet šī te vide skaitās kā no-code vide, kur attiecīgi mēs caur savu šo te natural language processing, jeb tas, kā mēs komunicējam ar mākslīgo intelektu caur šo te runu, mēs definējam šos te dažādos aģentus. Trešais ir attiecīgi šīs te Copilot Studio. Ja laika būs gana, arī tur mēs paskatīsim vienu piemēru, kā uzbūvēt savējo e-pasta atbildētāju, ko var izmantot arī organizācijas līmenī, piemēram. Un komplicētā vide, protams, ir šīs te Microsoft Foundry. Tur vēl nāk citas vides, bet par tām mēs šodien neko daudz arī nerunāsim. Un tīri tā konceptuāli, pirmajā slaidā bija minēts, ka ir šīs te ievies, paplašini, izstrādā. Tas, ko piedāvā Microsoft no savas puses, ir, ka ir šie te 3 dažādie ceļi, kas tiek piedāvāti attiecīgi jāatzīst vairāk tomēr organizācijām, jo, kā jau arī Arturs minēja, tad Copilot ir tomēr, nevis Copilot, bet Microsoft kopumā ir vairāk fokusēts tieši uz šo te biznesa vidi, ja mēs runājam par mākslīgā intelekta risinājumiem, bet, protams, ir pieejams šīs te MI opcijas arī privātpersonām, bet tas nav pieejams tik lielā apmērā. Un mazliet par licencēšanu. Es par šo gribu mazliet pastāstīt, jo tajā brīdī, kad es arī vadu mācības, tad bieži vien ir tāds apjukums, kas man pienākās, kas man nepienāks, ko es varu izdarīt, ko es nevaru izdarīt. Dažos vārdos sakot, tā Microsoft pasaule, kā notiek šī te visa licencēšanas politika, ir gaužām tāda, es teiktu, komplicēta. Un tāpēc es mēģināju uztaisīt šādu bildi, lai vienkārši parādītu, cik tas ir savā ziņā murgaini. No tādiem jaunumiem, kas ir noteikti jāzina, tad šobrīd ir iznākusi E7 licence, jeb tā kā viņu augstākā iespējamā licence, kas maksā $100 ASV, bet šajā licencē jau ir iekļauts attiecīgi arī jaunais aģents, kurš saucās Agents 365, jeb aģentu papus. Tas ir aģents, kurš spēj uzraudzīt arī visus citus aģentus, kas darbojās organizācijas ietvaros. Un tur ir iekļauts, protams, arī šīs te iespējas izmantot aģentu būvēšanas daudz un dažādos veidos. Un viena lieta, kas jāzina, tie no jums, kuri ikdienā strādā ar Microsoft rīkiem, un pieņemsim, ja šodien jūs esat pieslēgušies ar ģimenes licenci, vai individuālo kontu, tad aģentu veidošanas opcijas šajā te licencē nav. Tāpēc neesat pārsteigti, ka tad, kad es rādīšu ekrānu, jūs, diemžēl, to nevarat attiecīgi izmantot. Un attiecīgi mazlietiņās par to, kā tad šīs te 2 licences atšķiras. Un kā jūs varat vispār tikt pie šīs te opcijas, ka aģentus jūs varat būvēt organizācijas ietveros. Ja jūs izmantojat šo te standarta Microsoft licenci, kas ir standarta biznesa licence, jums tik un tā vajag panākt to, ka jūsu IT kolēģi jums iestata iespēju redzēt aģentus un attiecīgi, pieņemsim, būvēt savējos deklaratīvos aģentus. Bez šīs te funkcionalitātes vai iespējošanas jūs nevarēsiet to paveikt. Vēl kas ir būtiski jāsaprot, ka ir piedzīvotas situācijas valsts pārvaldē, arī runājot ar valsts pārvaldes cilvēkiem, kad kāds ir paņēmis šo te
papildus licenci un ir uztaisījis it kā foršu tur HR, IT atbalsta aģentu un domā, nu tagad es padalīšos ar visiem kolēģiem un viņi varēs arī forši veidot dokumentus, viņi varēs forši visu izdarīt, bet tas tā nedarbojas. Ja jums ir, pieņemsim, paplašinātā licence un kolēģiem attiecīgi šīs te paplašinātās licences nav, tas kolēģis nevarēs tikt pie šīs te informācijas tieši tādā pašā veidā, kā jūs to varat darīt, ja vien organizācija neiespējo šo te pay-as-you-go modeli vai ir tādas packages, kuras uzņēmums var nopirkt, lai attiecīgi varētu ģenerēt mākslīgais intelekts šīs te atbildes balstoties uz uzņēmuma datiem. Un tā otra opcija ir papildus licence, kas maksā šos te 30 ASV dolārus mēnesī, bet jāņem ir kā minimums uz gadu šo te licenci, bet labā ziņa, ka to licenci var tā kā nodot citiem kolēģiem. Un atkal, es to vienkārši jums stāstu, jo ir nācies bieži konsultēt cilvēkus, kuri šī te fundamentālā nesaprašana, kā tas viss darbojas un kāpēc man kaut kas, pieņemsim, organizācijā nestrādā. Un attiecīgi, te ir vienkārši tas informatīvi, ka tas, ko es rādīšu, pieņemsim Copilot Cowork risinājums, līdzīgi kā Claude Cowork, līdzīgi kā daudz citas foršas lietas, viņas ir attiecīgi par maksu. Dzīvē, izņemot dažas lietas kā miegu, piemēram, ir jāmaksā par foršo funkcionalitāti un par to jaudu, ko mēs gribam papildus attiecīgi iegūt. Un kas tad ir aģenti? Es ticu, ka jūs jau esat dzirdējuši no gan Artūra, gan Kristiāna, gan arī vēl veselas čupas citu internetu resursu, kas tad ir aģenti. Šeit ir tāds skatījums no Microsoft puses. Tā gan nav formālā tā kā aģentu tā kā definēšana, bet viņi tā kā mēģina viņus aprakstīt šādā veidā, lai cilvēkiem būtu vieglāk uztverams, ko tad attiecīgi šie te aģenti var paveikt. Tie paši vienkāršākie ir attiecīgi izgūšanas aģenti, jeb tie ir aģenti, kuri tiek saukt arī par uzvednes aģentiem, jeb atbilžu aģentiem. Tie ir tādi kā IT atbalsta aģenti, HR atbalsta aģenti, tādi vienkāršot aģenti, kas var noderēt, pieņemsim, klientu apkalpošanas centros ar domu, ka mēs esam kā cilvēks šis te resurs vai tā funkcija, kas mēģina iegūt šo te informāciju, un savukārt izgūšanas aģenti ir tie, kas palīdz mums tikt pie šīm te atbildēm. Un principā šo te aģentu būtība ir sniegt atbildes un stimulēt šo te sarunu starp aģentu un attiecīgi šo te cilvēku, kuram ir vēlme iegūt šo te atbildi. Uzdevuma aģenti. Uzdevuma aģenti ir jau daudz komplicētāk savā būtībā. Ar tiem jau var automatizēt arī šīs te darbplūsmas, ievērojot arī dažādus noteikumus, dažādus soļus, piemēram, arī dokumentu izvietošanas, veidošanas, ierakstīšanu dokumentos, vai pilnais process, piemēram, komandējuma atskaites izveidošana, kas tiek nosūtīta arī attiecīgi jūsu vadītājiem, atkarībā no tā, kādā jūs lomā esat un tā tālāk. Un autonomija ir šī te trešā grupa. Autonomija paģēr to, ka tie spēj attiecīgi mācīties, ka tie spēj pielāgoties un tie spēj pieņemt arī paši šos te savus lēmumus. Un cilvēks šiem te autonomiem aģentiem var būt šajā te cilpā, bet cilvēks var arī šajā te cilpā tā kā nebūt. Tā kā pēc būtības šī ir tā kompleksākā aģentu grupa, un kā piemērus varētu minēt piegāžu ķēžu pārvaldībā, ja jums ir uztaisīts šāds te autonomais aģents, kurš, pieņemsim, visu laiku monitorē organizācijā esošo krājumu līmeni, vai pieņemsim jūsu, e-veikalā vai jūsu organizācijā vai valstiskā līmenī pietiek vajadzīgo resursu, aģents attiecīgi konstatē, ka tur ir šis te jau tuvojas kritiskajam līmenim, tāds autonomais aģents var pieņemt lēmumu, veikt pasūtījumu vai informēt cilvēku, ka ir jāveic pasūtījums. Tā kā tas ir viens no šiem te autonomo aģentu piemēriem. Un tīri atkal, lai jūs saprastu, kā tas izpaužās tādā tā kā struktūrā. Ja mēs paskatāmies uz to pašu klientu atbalsta aģentu, tad klienta atbalsta aģents var vienlīdz atrasties šajā te sarežģītajā galā, arī vienkāršajā galā. Ja pieņemsim jūsu klienta atbalsta aģents būtu tas, kas
strādā multimodālā režīmā, ar to saprotot, ka tas uztver balss ierakstus, ka tas var komunicēt ar jums caur bildēm, tostarp arī caur tekstu, viņš, protams, būs šis te sarežģītais. Savukārt, ja jūsu klienta atbalsta aģents ir vienkārši aģents, kas balstās uz zināšanu bāzi un sniedz operatīvas atbildes šiem te jūsu klientiem, nu, tas tad arī būs šis te vienkāršais aģents. Un te ir arī, principā, šī te ideja par to, kas ir vienkārši, kas ir sarežģīts aģents, viņa ir tāda unificējama, jeb to var piemērot arī jebkurā citā rīkā, ar ko jūs attiecīgi darbojaties. Un, manuprāt, tas ir viens no priekšpēdējiem slaidiem, pirms mēs ķeramies pie attiecīgi uzdevumu skatīšanās, kādi tad vispār ir šie te Copilot aģentu veidi. Mēs jau tur izgājām cauri tai vienai struktūrai, bet šeit ir tīri par tiem aģentiem, kādi tad viņi patiesībā ir. Un daļa no iebūvētajiem aģentiem ir pieejama attiecīgi ar šo te standarta licenci, kā piemēram designers, kā piemēram prompt coach, idea coach un vēl pāris citi aģenti. Savukārt daļa no iebūvētiem aģentiem jau ir pieejama tikai un vienīgi ar šo te papildus licenci. Kā piemēram, te ir minēts researcher, tas pats analyst, tas pats coworks un vēl tādi aģenti kā workflows un vēl tur ir vesela gūzma ar citiem aģentiem. Tā cita grupa ir no-code. No-code ir tie aģenti, ko mēs katrs, un mēs arī kopā ar jums uzbūvēsim vienu piemēru. Jūs varēsiet paspēlēties, arī paši uzbūvēt savējos vēlāk. Tie ir aģenti, kurus mēs varam būvēt balstoties jau uz sagatavēm, ko ir sagatavojis attiecīgi Microsoft, vai mēs varam veidot pilnībā savējos. Un tīri tāds tā kā, ja salīdzina ar tiem citiem rīkiem, tas ir, kā tur ir tie paši GPTs vai attiecīgi Gemini. Tie ir tādi, es pat teiktu, vairāk asistenta tipa aģenti. Un šeit es uzskatu, ka Microsoft mazlietiņās ir uz tādas, varīja uz tādas tā kā robežas, vai īsti tas ir aģents vai nav aģents. Ja mēs runājam, pieņemsim par aģentu researcher, to var uzskatīt par aģentu, jo researcher tipa aģents, viņš veids darbības bez cilvēku iesaistes tajā brīdī, kad ir uzdevums skaidrs, bet kaut kādi citi aģenti, tos drīzāk es sauktu par asistentiem, bet viņi sauc visus par aģentiem. SharePoint. Ar SharePoint ir tā, ka mēs šodien, es neticu, ka mēs tiksim cauri tam visam, bet SharePointā ir pieejami šie zināšanu aģenti. Ja daļa no jums lieto, un es ticu, ka lielākā daļa no jums tomēr lieto nepilno Copilot licenci, tad jūs visdrīzākais neredzat šos te SharePoint zināšanu aģentus, bet ja, pieņemsim, organizācija atkal iespējo šo te pay as you go, tad jūs varētu iet uz šīm te organizācijas lapām, jeb vietnēm, un jūs varētu uzdot jautājumus par šo te saturu. Un SharePoint zināšanu aģentu būtība ir, ka tā jums palīdz meklēt informāciju daudz efektīvākā veidā, jo lielai daļai cilvēku bieži vien gana daudz laika aizņem, kamēr viņi mēģina atrast, kur tad ir vajadzīgie dokumenti, kurš ir atbildīgs par to vai citu risinājumu. Un SharePoint aģenti ir tie, kas risina šo te situāciju biznesa vidē, un, ja pieņemsim, ir piekļuve SharePoint aģentiem, tad indivīds var veidot arī savus individuālos OneDrive aģentus. Tas nozīmē, ka OneDrive jūs varat veidot arī savus kaut kādus privātos dokumentus, un arī uz tiem jūs varat veidot savus aģentus, kuri attiecīgi var veikt kaut kādus konkrētus jūsu definētus uzdevumus. Par advancētiem es tagad vairs nekomentēšu, jo mēs jau tos pieminējām. Un ir šie te 3 dažādie ceļi, ievies, paplašina, izstrādā. Mēs šodien pavadīsim lielāko nodarbības daļu tieši ieviešanas blokā, un tā mana motivācija ir palikt šajā blokā daudz vairāk, jo šīs mācības ir brīvprātīgas mācības. Tas nozīmē, ka visdrīzākais liela daļa no jums ir individuāli izrādījis šo te vēlmi šeit būt, iesaistīties un kaut ko mācīties. Protams, tajā brīdī, kad mēs runājam par paplašināšanu un šo te izstrādāšanu, tas efekts varētu būt tāds multiplicējošs, jeb organizācija no tā varētu gūt vēl lielāku labumu, bet es gribu jums iedot pēc iespējas daudz informāciju, kā tieši ieviešot visu, kas jau ir, jūs varētu tieši efektivizēt savu darbu. Un
kā sacīt, vērsim pie ragiem. Mēs dosimies uz šo te Copilot Cowork vidi. Te atkal maziņš atgādinājums, ka visdrīzākais daļai no jums šis te konkrētais aģents nebūs pieejams, lielākajai daļai, jo pirmkārt tas ir liels jaunums Latvijā. Teorētiski Copilot Cowork ir iespējots no marta beigām, bet reāli tas ir atkarīgs no tā, kurā brīdī organizācija ir pamanījusi, ka kaut kas tāds vispār ir iespējams, bet es mēģināšu jums parādīt piemērus, kā jūs varētu šo te Cowork izmantot sev ikdienā. Nu, ja jūs saredzat tam jēgu, nu, tad attiecīgi lemt, ko darīt tālāk. Dosimies attiecīgi uz šo te aģenta vidi. Un tas, kur es darbošos, ir šis te attiecīgi čata vide. Es jums varu arī iemest šo te saiti, bet es ticu, ka jūs jau zinat. Un iemesls, kāpēc es vienmēr aicinu darboties vairāk vai mazāk šajā te vidē, ir tāds, ka šeit var tikt pie dažādiem rīkiem, kas nav pieejami, pieņemsim, darbojoties caur tīklu. Tātad sākam būvēt šo te sapratni, kur attiecīgi mēs varam būvēt šos te aģentus, kur dzīvo attiecīgi šie te Copilot aģenti.